Sveicināti šajā video par vienu no svarīgākajiem mūsu sabiedrības aspektiem – veselības aprūpi un sociālās garantijas, kas aizsargātas ar Latvijas Satversmi. Katrs Latvijas iedzīvotājs ir tiesīgs uz kvalitatīvu veselības aprūpi un sociālām garantijām. Tas ir mūsu drošības un stabilitātes pamats. Šajā video mēs apskatīsim, kā šīs tiesības tiek izpildītas, kādas ir to nozīmes mūsu dzīvēs un kādus izaicinājumus mēs sastopam, nodrošinot šīs fundamentālās tiesības. Tiesības uz veselības aprūpi. Latvijas Republikas Satversme un starptautiskās konvencijas nodrošina katram individam tiesības uz veselības aprūpi. Tas nozīmē, ka katrs Latvijas iedzīvotājs var pieprasīt un saņemt kvalitatīvu medicīnisko aprūpi neatkarīgi no viņa finansiālā stāvokļa vai sociālā statusa. Šīs tiesības aptver ne tikai akūtu medicīnisko aprūpi, bet arī preventīvos pasākumus, hronisku slimību pārvaldību un rehabilitāciju. Latvijā tiek uzsvērta arī garīgās veselības nozīme, nodrošinot atbalstu cilvēkiem ar psihiskām un emocionālām problēmām. Lai gan tiesības uz veselības aprūpi ir garantētas, pastāv izaicinājumi, tostarp finansējuma ierobežojumi un resursu trūkums dažās jomās. Neraugoties uz šiem izaicinājumiem, Latvijas valdība un veselības aprūpes sektors strādā pie risinājumiem, lai nodrošinātu, ka ik viens var piekļūt kvalitatīvai veselības aprūpei. Sociālās garantijas. Sociālās garantijas Latvijā ir būtiska Satversmes sastāvdaļa, kas nodrošina pamatu sociālajai drošībai un atbalstam. Šīs garantijas ietver sociālo palīdzību, pensijas, bezdarbnieka pabalstus un atbalstu ģimenēm ar bērniem. Sociālās garantijas ir izveidotas, lai aizsargātu iedzīvotājus no nabadzības un sniegtu atbalstu grūtību brīžos, piemēram, slimības gadījumā vai zaudējot darbu. Tiesības uz šādām sociālajām garantijām ir cieši saistītas ar cilvēka cieņu un sociālo taisnīgumu. Sociālo garantiju sistēma Latvijā saskaras ar daudzām problēmām, piemēram, nepietiekamu finansējumu un demografiskām pārmaiņām. Neskatoties uz šiem izaicinājumiem, pastāv pastāvīgs dialogs un pūles starp valdību, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem, lai uzlabotu sociālo garantiju sistēmu un nodrošinātu tās ilgtspējību. Veselības aprūpes un sociālo garantiju sistēmas izaicinājumi. Lai arī Latvijā ir izveidota veselības aprūpes un sociālo garantiju sistēma, tā saskaras ar vairākiem izaicinājumiem, kas ietekmē tās efektivitāti. Viens no galvenajiem izaicinājumiem ir finansējuma trūkums, kas ierobežo resursus, personāla skaitu un medicīnas pakalpojumu kvalitāti. Otrs nozīmīgs aspekts ir demografiskās pārmaiņas, piemēram, iedzīvotāju novecošanās, kas palielina spiedienu uz veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sistēmu. Vēl viens izaicinājums ir nevienlīdzība veselības aprūpē, kas skar īpaši lauku teritorijās dzīvojošos un sociāli mazāk aizsargātās grupas. Covid-19 pandēmija ir vēl vairāk uzsvērusi šīs sistēmas trauslumu, izgaismojot nepieciešamību pēc tās reformām un modernizācijas. Neskatoties uz šiem izaicinājumiem, ir vērojams pozitīvas tendences, piemēram, tehnoloģiju integrācija veselības aprūpē un palielināts sabiedrības informētības līmenis par savām tiesībām. Nākotnes perspektīvas. Nākotnes perspektīvas Latvijas veselības aprūpes un sociālo garantiju sistēmā iezīmējas gan ar izaicinājumiem, gan ar iespējām. Uzlabojot finansējumu struktūru un palielinot ieguldījumus, pastāv potenciāls uzlabot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Demografiskās pārmaiņas, piemēram, iedzīvotāju novecošanās, mudina pievērsties jaunām veselības aprūpes un sociālā atbalsta formām, kā arī senioru aprūpei. Lielu nozīmi nākotnē spēlēs digitālās tehnoloģijas, telemedicīna, e-veselība un digitālie veselības aprūpes risinājumi. Sociālo garantiju ziņā akcents tiks likts uz preventīvām programmām un integrētu pieeju sociālajā atbalstā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un efektīvu atbalstu. Lai gan priekšā ir izaicinājumi, pastāv arī skaidra virzība uz sistēmas modernizāciju un uzlabošanu, kas sola labāku veselības aprūpi un sociālo garantiju nodrošinājumu Latvijas iedzīvotājiem. Nobeigums un aicinājums uz diskusiju. Mēs esam aplūkojuši veselības aprūpes un sociālo garantiju sistēmu Latvijā, to tiesiskos pamatus un praktiskos izaicinājumus. Šīs sistēmas ir būtiskas katram Latvijas iedzīvotājam, jo tieši caur tām tiek nodrošināta mūsu veselība, drošība un labklājība. Lai gan daudz kas ir panākts, pastāvīga attīstība un uzlabojumi ir būtiski, lai garantētu visiem iedzīvotājiem augstas kvalitātes aprūpi un atbalstu. Mēs aicinām jūs, mūsu skatītājus, dalīties savās domās un viedokļos par šo tēmu. Jūsu balss var veidot nākotni un palīdzēt mums visiem kopā veidot veselāku un drošāku sabiedrību.